Jā, es Māra Goldsmita, dzimusi Ruņģe. Es dzimu un augu Sidnejā, Austrālijā. Latviešu namā mēs ģimenē bērnībā es īsti necepu, un māma necepa pīrāgus, bet viņi vienmēr bija katros svētkos. Man tantes abas cepa pīrāgus, un arī, protams, latviešu namā vienmēr, kad aiziet, tad var pa pīrādziņām nopirkt. Bet tā bija tāda svētku lieta. Un visi pazina, arī visi mani draugi, skolas draugi, ne latvieši, zināja, ka pīrāgi bija latvieši Baltic bacon buns. Un viņi bija ļoti garši. Es pat pazinu dažas kādu veģetārieti, kas teica, jā, esmu veģetārietis tikai ar pīrāgu izņēmumu. Bet tad pastāst par to pīrāgu recepti, ko tu lieto šodien. Es esmu vispār jūtos ļoti pagodināts, ka man ir šī recepte, jo es viņu, un ka man bija iespēja iet talkot un mācīties no Arnoldijas kundzes, jo viņa šo recepti, es neteikšu slēpa, bet tā brīvi nedalījās ar kuru katru. Bet mēs dzīvojām tajā pašā priekšpilsētā Sidnejā. Viņas mazdēli bija man labi draugi augot Sidnejā. Un arī tad, kad es iestājos korporācijā, tad mēs arī bijām kopēji vienā korporācijā. Tātad visu šo iemeslu dēļ, es domāju, ka mani pagodināja to, ka viņa man arī iemācīja šo recepti. Un, manuprāt, viņi ir visgaršīgākie pīrāgi visā pasaulē. Viņi tādi mīksti, bet viņi arī tādi mīlīgi. Un ar visu to recepti mani tādi ļoti, un vispār, ka es cepu, mīlīgi ir tas vārds, kas man nāk prātā. Es nezinu, kāda motivācija viņai bija nedalīties, bet tā bija speciāla ģimenes recepte viņai, un tā viņa negribēja visiem izplatīt. Es stāstīju par to recepti, kā visas mājas receptes, viņas nebija tie mēri nebija tādi tieši, tā bija saujiņa, 2 saujiņas, eļļa, karotes, bet īsti, vienkārši es viņai vienreiz prasīju, karoti tābo teju. Kādu teju karoti, ēdam karoti, kādu. Atver šūplādi, izņem karoti, kādu karoti. Tad, kad samaisa visas sastāvdaļas, un, kā es teicu, tā mīkla ļoti viegla un mīksta, un tas ir tādēļ, ka viņu tā nepārstrādā, pārāk daudz viņu nemazam nemīca, pārāk daudz vispār nesamaisa. Samaisa līdz kamēr ir, viss, kas ir slapš, tad, un šī tā svarīgā lieta, 3 reizes to mīklu paceļ un tā nomet. Bet 3 reizes tikai, ne 2, ne 4, 3 reizes paceļ un nomet un tad atstāj. Un jāatstāj siltā vietā. Bet Austrālijā nav radiatoru, nav kamīni, kur varētu atstāt un saulē atstāt Austrālijā pa karstu. Un Arnoldijas kundze vienmēr viņas lika to bļodu, lai uzraukst gultā. Uzgrieza silto segu, elektrisko segu, citas segas pa virsu un tur viņa atstāja. Un tā arī iznāca šī brīnišķīgā mīkla. Tagad 8 gadus esmu dzīvojis Latvijā, un mani vecāki un brālis ar savu ģimeni arī tagad dzīvo Latvijā. Un mēs katru Ziemassvētkus mums ir sanāca tāda tradicija, ka mēs sanākam svētku vakara diena, 24. pa dienu, un mēs visi kopā cepam pīrāgus, ko ēst svētkos. Šie pīrāgi ir visgaršīgāki, ka
tikko izcepti. Viņus var saldēt un tad uzsildīt atkal. Bet, un tas patais visu to dienu tādu svinīgāku, ka ne tikai mēs sanākam uz to vakaru un svinām, bet viss tā sagatavošanās arī patais to visu dienu īpašu. Un pīrāgi ir liela daļa no tā. Es varu pateikt par pīrāgu veidošanu, jo pīrāgi ir visādās formās. Daži ir tādi garāki, daži tādi līki, bet šos pīrāgus mēs taisam tādus apaļus. Gareļus, bet tādus spilventiņus. Tad, kad es pirmās reizēs, kad es gāju un palīdzēju un veidoju šos pīrāgus, tad es biju mācījusies, es ar tanti biju iepriekš gatavojis pīrāgus, un mēs ar glāzi izspiedām, un tad viņi iznāk tādi līki. Bet, kad es tā mēģināju šos pīrādziņus veidot, tad man Edmunds nāca klāt, viņš teica, bet mēs necepam krasons, mēs cepam pīrāgus, viņiem jābūt apaļiem. Un tā es vienmēr atceros šos pīrāgus. Tie nav krasons, tie ir pīrāgi. Tā mīksta ir ļoti mīksta, viņa ir ļoti staipīga, viņu nevar izrūlēt. Viņu katru pīrādziņu jāpaņem piciņu rokā un jāieliek tā gaiņu. Rūpīgi jāiztais, bet ne pārāk rūpīgi, jo vienmēr vajag kādus tos tā sauktos rejects. Tie, kas nav perfekti, tie, kas sprākst vajā, lai var tūlīt pagaršot, ka ir izcepti, ka nav jātaupa viesiem vēlāk, lai ir ko ēst. Mēs Austrālijā nelikām tik daudz tos taukus, tos speķu taukus. Mēs vairāk to gaļas daļu likām. Tātad tāds diet pīrāgs. Mēs uz manu un Benī kāzām mēs uzcepām 250 pīrāgs. Mēs arī to lielā talkā, mēs aizbraucām, mēs precējamies pie Benī vecākiem, kas viņi dzīvoja ārpus Sidnejas. Un tur mēs tur arī aizbraucām dažas nedēļas iepriekš, un arī ar maniem vecākiem, un tad arī mēs visi kopā cepām pīrāgus uz kāzām un sasaldējām. Un tad, jā. Bet man tā pīrāga talka ir tikpat svarīga kā tā ēšana un tā baudīšana. Tā, ka visi kopā strādā un visi tos pīrāgus veido. Tas ir ļoti mīļš ēdiens.